Ko vēl ir svarīgi definēt, ir saucamos USP, jeb Unique Selling Points, unikālos pārdošanas punktus, kāpēc tieši jūs, ar ko jūs esat labāki par konkurentiem, kāpēc tieši pie jums pieteikties konsultācijai. Jo lietotājiem arī vajag kaut kādus iemeslus, kāpēc neiet pie konkurentiem, kāpēc tieši nāk pie jums. Tāpēc mums ir svarīgi apdomāt, ar klientu kopā nodefinēt tos unikālos pārdošanas punktus. Tad, kad klients saprot, ko jūs piedāvājat, saprot jūsu tās unikālās priekšrocības, pēc tam ir svarīgi veicināt uzticamību. Ja lietotājs staigā pa mājaslapu, skatās, ko jūs darat, bet vai jums var uzticēties, vai jūs esat profesionāli, ja? Kāda jums ir pieredze, vai jums ir atsauksmes, vēl kaut kādi certifikāti tā tālāk, tad vai es jums varu uzticēties, jo tomēr tas ir ventilāciju ierīkošana, tur rekuperācija, kondicionieri, tur siltumsūkņi, siltās grīdas, kļūdas maksās dārgi. Cenas projektiem nav zemas, līdz ar to ir svarīgi saprast, vai es jums varu uzticēties, vai jūs nesabojāsiet manu projektu, kā rezultātā es maksāšu dārgi par viņu. Ja?